Saulgriežos. Sveicu visus, kas skatās, kuri arī neskatās. Lukas sakal spēlējās ar maziem elfiņiem, gariņiem zemes, bet mēs mazlietiņi, es ar Andri, izlēmām paskatīties, ko teiks rūnu gari, kādu novēlējumu uz saulgriežiem jums. Tā doma bija tāda, ka tu gribēji skatīties, un es teicu, pajautā vispirms, vai būs tāda universāla atbilde konkrēti tev skatītāji. Teicu, ka būs. Tā. Nu ko? Es mazliet parunāšos ar akmeni. Ko viņš man saka? Ko nodot jums? Kādu vēlējumu svētkos, saulgriežos, kad visas 4 stihijas ir jau pamodušās, savienojušās kopā, kad saulīte ir augstu debesīs un silda mūs ar savu fantastisko enerģiju, bez kuras mēs neviens nevarētu dzīvot. Akmens man saka tā, ka zināšanas ir gudrību māte. Mācieties, izziniet visu, ko jūs vēlaties zināt, tādēļ, ka ir brīži, kad ir ļoti vajadzīga stabilitāte, izpratne, sapratne. Ir vajadzīgs ass prāts, lai mēs varētu kaut ko dzīvē sasniegt un izdarīt, mums ir vajadzīgas zināšanas. Tāds izklausās mazliet tāds tā kā drūms novēlējums. Kāpēc drūms, universāls padoms? Nu, kā tad var akmens iedot padomu uzreiz vairākiem cilvēkiem? Viņš saka universāli tādu, kas noder vairākiem. Jā. Jautājums jau bija par to, ko var pateikt skatītājiem. Skatītāji nav daudz, bet tomēr ir vairāki. Jā, un es domāju, ka daudz arī skatoties nesaprot, ko mēs te daram. Nu, tas arī būs pie tā, pie zināšanām. Nu, tad izziniet, tad papētiet, pameklējiet atbildes uz tiem jautājumiem, kurus jūs nezināt, vai arī rakstiet komentāros mums, mēs labprāt atbildēsim jums, ja jūs kaut ko nezināt. Priekš kam ir tas, vai kāpēc tas, vai kaut ko vēlaties, varbūt mēs varam ļoti labi atbildēt uz jūsu jautājumiem, palīdzēt jums, vai ne? Mēs esam atvērti komunikācijai. Jā, mēs esam atvērti. Akmens ar mani parunāsies, es pajautāšu viņam un nodošu jums informāciju. Atļauju runāt, un akmens man sasmīdināja. Man akmens tas bija cirkus.